grūti kaut ko teikt pēc 0-7. Es par tādu gulvīt nav. Draugi, nav labi. Otrais gols, tā ir vienkārši superīga mašīna. Super, kāds fantastika. Dzērienu, uzkodas un laba atmosfēra tevi jau gaida. Nu, sveicieni, lielie sveicieni. Atpakaļ, kurējā šitā mums būs 4. epizode. Nav tik daudz. Nav tik daudz. Vai tu nebija? Nē, ir 4. ir. Es zinu, kā... Zinu. Es zinu. Es nezinu. Bet, jā, nu, šitā ir pirms Ziemassvētku epizodes. Jā, rūķīts. Roberts ir arī tematiski apģērbies tie, kas skatās YouTube'ā. Un nezinu, vai jauno gada epizode. Nezinu, redzēs, vai sanāks ierakstīt vai nesanāks ierakstīt. Nu jā. Bet katrā ziņā, jā, esam ārā no kebabnīcas. Kā redzat, mums ir pirmās Ziemassvētku dāvanas. Mums vairs nav jātur rokās mikrofonu kā plebejiem. Bet mēs varam jau smukt, tā kā īstie, tā kā radio SVH skonto un vispārējiem. Bet, jā, vispārībā, jā, īstenībā, zinu, kas ir tipiski Latvija mums laukā. Tad, kad nāk Ziemassvētku, tas sniegs pazūd. Jo, es par to tieši runāju. Tā ir katru gadu. Nav vispār tā, ka divās kaut kādās dienās pazūd vienkārši. Pilnīgi visu šodien brauc, skatījos pa šosei, nav vienkārši pat sniega kaudzīts, gandrīz nekur superēt tur ieraudzīt. Sāks suņi sūd parādīties, kas bija sakrājušies. 8 grādi ārā, viņš bija kaut -8 vai ne? Reāli vasarā citreiz augstāks ir nekā tagad. Tas ir drūmi. Bet pirmo sniegu kušana ir arī pirmās sāks redzēja Rīgā, kas notika. Džeks gatavs. Ja tu runā pa lāstakām. Jā, tas reāli kaut kā 1000 veidu, kā nomirt nav tā, es tā gribētu teikt. Bet tur bija, man patīk, piemēram, tas, ka tur Tev bija... Tev patīk tas, jā, skatos, jā. Okay. Nē, bet es skatījos panorāmu, kaut kur vēl par to runāju. Panorāmā viss izšķies par to. Panorāma robs. Tur bija tā lenta apkārt. Jā, es esmu Viņš bija gājis cauri, un viss tāpat ir krimināla atbildība īpaši. Jā, tu vienkārši izdari, tur es pastāstīju, ka tos alpīnistus vienkārši nevar dabūt, viņi aizņemt visi, jo viņi visi lāstaks jau kapā mājām nost Rīgā. Tu uzliec lentu, tu izdari, ka viss maksimāli, un tev tāpat ir, tur pilnīgi viņš pat bija mēģinājis kaut kā to novērst. Es nezinu, vai bija mēģinājis, bet tur vienkārši teica tajā sižetā, ka nenormālas rindas uz tiem alpīnistiem šobrīd Rīgā ir. Okay. Es redzēju, labi, tiktu, ka tur kaut kādā arī, visticamāk, tie nebija alpīnisti, tie bija vienkārši uz ielas dabūt. Jā, ka viņš to sarkāja, to kaut kas tāds poliķis kaut kāds bija. Ar rokām, Viņš sākumā ar rokām, pēc tam viņš to divvietīgo šķūra, to tur snieglāps, viņš tā sit. Nekurīgi vēl. Varētu būt, ka gaņi jau, ka bija šitā. Šitas ten. Bet, jā, un es vakar skatījos, jā, tas viens ir gājis bojā, bet vēl vienai tantei bija vienkārši pa baški trāpīts un gulēja pie zemes, redzēja tādu bildi arī. Tā kā Rīgā prātīgi ar trotuāriem, Kuldīgā arī. Pie Halles es redzēju, ka bija novilkts arī tas pats variants, bet apsties, acīm redzot, tas vienkārši parāda to, ka tas namsaimnieks var vienkārši pofīgi nevelc, tur nav tolu. Nē, bet īstenībā Artai viņai ir kaut kāds augšējais stāvs, un viņai bija ritīgi liels lāsteks un vēl fočē, un viņiem nāca ķipa tas kaut kāds māsters, kas tikai krieviski kā vienmēr runā. Tā kā logus tur vaļā viss attaisīja. Tam есть на ластеки, там боже мели, там большой, я надо там... Отдihать. Bet tu nāc ārā no mājas, tu vienkārši redz, ka viņš tur virs tavas mašīnas kaut kā. Vienkārši snieglāps mēģina. Es tas priecīgs, es nevarēju pagaidīt. Bišķi varēja pacēsties. Bet, jā. Onki gatavs. Onki, jā. Bet viņš bija pensionārs. Viņš bija tas tāds mierinātājs. Seniors. Es nezinu. Ne, bija kaut kas tāds. Es nezinu, tas ir jāprasa sabiedrisko mēdīju pārstāvjiem. Bet jā, kas vēl? Mēs 2 nedēļas šitā mums sanāca, iepriekšējā nedēļa mums sanāca informācijas krāšanas nedēļa, jā. Bija daudz informācija. Jā, daudz darba bija, jā. Daudz darba bija, bet pa to laiku noslēdzās man vismaz, kas ir pierakstīts jauno talantu šovs Okarts skatu, nevis X-faktors. Atceries Okarts skatu tādu? Jā, kaut Samantīna, vai ne? Tie, kam jau 100 galvas, gan jau atcerās arī akadēmija. Talantu fabrika arī tāda bija, kur nāk drons ārā. Droņs nāk ārā. Sīkiem ričam skatās talantu fabriku. Droņs. Bet, jā, X-faktors beidzās un TikTok meitene uzvarēja.
Es sekoju, gandrīz necik līdzi, un es zināju to reperu, kur tur bija skandāli. Tur bija skandāli, izmet ārā, es zināju, un principā tad man nesanāca vairs skatīties. Jaņķels labs, viņš tāds, varēja redzēt, ka viņš tā nezin, kā viņš tur nokļuva, bet viņš tur dragāja. Man rādās, viņš tiktu kā tagad. Jā, un viņam bija talsos kaut kāds koncīts, un tad tur arī bija virsraksts kaut kādos Delfos vai kur, ka skatītāji dalās dažādi viedokļi. Jā. Kaut kas tāds. Bet kas ir tā TikToker, kas viņai nafigā sekotāji TikTokā ir. Tur jau es pārlasīju tajā vakarā TikToku sanāca, taču tajā reizē, kas tev bija tādu konšu meklēju. Bet sanāca taču tā, kad es lasīju ne TikTok, bet Twitter vai jeb saucamo X. Tagad, un kad gāja tas tur fināls, es visu viņu neskatījos, tikai tur pa lielam noskatījos kaut kāds tos priekšesums, bišķi atien atpakaļ. Un tad noskatījos, kurš vinnēja. Un tur daudz teica to, ka tai Emīlijai, kas minēja, ka viņai katrs priekšsums vienkārši standartīši nostājās ģitāru un vienu veidu dziesmu nodragā. Un tās abas meitenes nabadzītas, kas vēl bija finālā, tur vēl lieno ādas ārā, tai vienai vispār pus Latvijas skatuves bija uzaicināti. Tur uz stāvos, ejāns, visi viņai tāpat pakās. Tā kā redzam sociālo mēdīju spēks, varētu teikt tā. Jā, jo viņi beigās tas es sapratu. Tur ģipa balso skatīt? Jā. Vienkārši visu jā. Un tur bija beigās ielikuši tie, kas viņš tāds ir, GO3 laikam, tos tur rezultāts. Un viņi pie pa kādām 10 štuk balsīm prosti vinnēja. Tur īstenībā vispār, ja tā paskatās uz to, labi, nezinu, cik daudz skatās tādu pasākumu, bet tai Emīlijai, kur uzvarēja, viņai bija 18,000 balss, un tai bija kaut kāda 8 štuk. Tas, man liekas, ir super maz vispārībā priekš raidījumu, ne? Bet, droši vien, ka tu nebalsoji, es nebalsoju, vēl 10 nebalsoju. Balso droši vien tikai kā 10% no skatītājiem. Jā. Bet, vai pat vēl mazāk. Es gribētu teikt, ka kādreiz, kas bija degpunktā, tur, man liekas, vairāk bija iebalsojumi. Vai kas jauns Latvijā vakarā droši. Jā, tās līnijas, kur ir. Degpunktā, te jūs samaltēt tur pretēji vienkārši aiziet. Tur bija, kas ir vainīgs pie šitā stāvokļa. Spirķis igerēki. Mīnusā. Tas ne, valdība pilnīgi gāja ārā tiem būstiem. Tu var miljoni. Tā kā tas bija forši. Bet jā, kaut kāds, un tad tur daudz, un tāpēc jau arī to Jāni izbalsoja, kad viņam vienkārši, tik maz cilvēku balso par to pasākumu, kad maza daļiņa var ietekmēt ļoti daudz to rezultātu. Un tā konspirācija ir, ka tāpēc viņi izmet, jo cilvēkiem vienkārši likās prikols, vienkārši uz reperis X faktoru finālā. Un balsoja, ka viņš varētu tikt līdz top 3, ķipā easy. Un tad tā producente, ķipā, izmantoja to, ka viņš ir slims, nav nācis uz mēģinājumiem, pateicis, tad tu neesi gatavs un paldies, paslidināja šito te veco labo paslidināja līgumu, viņi parakstīja. Tā ir tā konspirācija, ko daudz. Kur tas? Es visādas biju dzirdējis, šāds nebija. Kurā Twitterī, tas bija vai kur? Jā, tas bija Twitterī. Tur viņas ko 10 papildinājuši vēl savā. Jo rēķina reāli, ja finālā nobalso, pašā finālā tur nobalso, cik tur sanāk 28 štuk, un tad cik tu priekštajos tur? Mazāk, jā. Jo tā Emīlija reāli katru to tur sēriju iekasē, cik viņi tur 200 eiro no kaut kāda Big Bang vai no kurējiem šitiem kredītņēmiem. Jā, tur ir skatītāji simpātija balva arī pasniedz. Viņi dabūja. Jā, un viņi, man liekas, pilnīgi katru to raidījumu. Tā kā viņi beigās dabūja 10 štuks tā, un nezinu, cik tur sanāk, kad pitaku vēl tā kā 15 štuku aizgāja mājās. Oba. Jā. Tu vidot naļikā vai tev kaut kas jāpēr? Vai Paļubom, ka naļikā notiek noskaidrs. Es domāju, ka dāvana. Nolaist to īkšķi un skaidri tālāk. Piģīšos. Jā, piģīšos. Pļaģi sajuka. Tev jau nav jāsteidzās, viņš labdās. Tā, ka te ir beidzās šovs, jau uz iešana ārā. Es domāju, tur jau podiņš, jau visu savu vidu armiju uzreiz pieķerās klāt, nosmeļ kaut ko jau. Ņam. Man patīk tie TikTok podiņš un visa viņa armija. Arī Fonjek. Jā. Tie labie, jā. Tie labie. Bet viņi tagad liek vēl aktīvi. Viņi kaut pagājuši dēļ, man tur tā daudzas redzēs. Es baigi neesmu. Viņiem, man liekas, gan jau, ka kā visiem šitiem telegramu. Bet viņš tur jau kaut naudas, tas kaut schēmas, lai kā viņi kaut naļīgi ved Latvijā. Jā, atkal man 3 mašīnas aizbrēja, jau nezinu, caur rīklas kaut kādu. Kāpēc tu to stāsti? Jā, viņi tur kaut kādās 3. pasaules valstīs dzīvo un tur. Un visu laiku podiņu piemin non-stop. Jā, mūsējo podiņu. Tāpēc, kas viņš skatījās uz vīdi tās krimināla policijas? Nodokļus
boss. Nodokļu policijas boss, ja tā varētu teikt. Jā. Nu, jā, principā, ja tu kaut ko šmuļies nodokļiem, tad podīši nāk augsts amats ir. Tas ir augsts amats, jā. Mums skuldīdznieki vispār augstos amatos. Uzgais podīši, cits Kausks, Inga. Cits pa kurējot runā. Tā dīzeļa. Nē. Pa junioru, kas ir valsts galvenais ierēdnis tomēr tas ir. Jā, Inga mums ir valsts galvenā domas mēra, valsts doma, tā kā varam ministri. Viņi ir mērs. Jā, viņi mērs. Viņi tā kā tas no Simpsoniem, tas Quincy's. Bet ir kaut kāds vides aizsardzības, ne vēl? Jā, vides aizsardzības reģionālais ministrs. Par pašvaldībām, un tagad bija kaut kāds sižets tieši de facto, vai kur viņi arī intervēja ar to no aizsardzības. Jā, ja tu kakā upē pa lielam, jā, tad viņi... tas nav ok. Viņi saka, nē. Čurāt, jā, kaks, nē. Tās mēs nepieņemam. Saka, tās kamēr izšķīs. Tā jau ir mums, kas šajā rajonā dzīvo, tas jau lielākais ķipā. Flex ir, kā skrundanieku kuldīdzniekiem, uzdirž, ka jūs mūsu sūdos pelnāt. Es pa straumu nāk lejā, un tad viss ranguļ. Tā kaut kā. Un viņiem tur visu lejuši nonāk lejā. Jā, viņiem nāk. Patīk. Kaut kāds stabīts, kas tur. Viņi uz tiltiem stāvot notapušies. Braļukas. Tā kā tā. Runājot arī par netāliem mūsējiem kaimiņiem, redzēju, kas pie saldas notika. Otrā gātajā misija vai kur, ka bija drive-bys jātais. Tā mašīna brauca pretī. Jā, ka viņš bija. Īsmā tas bija, redzēji tam tu viņi, ka skaņu? Viņam tas sievas. Jā. Nē, viņam ir ierocis. Viņš tur mēģina filmēt procedūras mašīnai. Kas palaiduši garām, jā, tad uz saldas šoseis. Tas, man liekas, bijusi pie saldas kaut kur šoseis. Tad vienkārši kaut kāda mednieka pick-up brauc, ieraudzīja, ka pa pļauju skrien zvēriņu. Tas nebija pick-ups, man liekas. Labi, mašīna. Labi, un izlīt pa logu. Šerokīs. Man liekas. Bet nebija ar cieto pick-up, jo to tur aizmugurī. Es nezinu, man tā galvā, varbūt es kļūdos. Bet katrā ziņā, jā, izlīt viens no pasažieriem pa logu ar šaujamieroci un mēģināja nomedīt kādu zvēriņu. Tas nebija, tas brauc, ne? Man liekas, man izskatījās, paskaties, viņš to atrod to video, ka tas, kas aiz šoferu sēdēja. Tā kā pa to logu. Šoferu pusē. Es biju domājis, ka viņš mauca un vēl tēmēji. Vēl sāniskajā, tā kā arī tiks gangsteri bija šauji. Bet jā, tas bija labs. Un viņi atrada diezgan āri, kas man, jo nebija numuru, te viņi kā gruši nebija, jo numurs, viņš bija, tā draņķīgi nofilmēta. Pat zini, kā... tāda mašīna, tu zini, droši. Uz rūp, papras kādiem kolektīviem viņš zina uzreiz. Es domāju, tas tā, mūsu valstī super ātri, tas īstenībā visur. Tev aizgājas lielā. Jā. Patin uz tām beigām, tur, kur ir tā mašīna, tur jau redzi... Ir pick-ups, jā. Redzēji, viņš bija izlīdz ārā stroģis, bija stobrs ārā pa to aizmuguri. Tas, man liekas, bija no aizmugurē, jā. Bet jā, normāli drive-by gribēju pamēģināt. Es galvenais sākumā domāju, tajā videoklipā tur sākumā filmē viņš pļavu, ka tie zvēri skrien, un tur... tur nav uzlikts vēl. Tur skries, tur brauks tālumā mašīnas. Domāju, tā šauja. Es domāju, dirsā. Beigās, pa galvenā strās viņš brauc un šauja. Tu jau panorāmas sižetes dabūjis. Viņš rādījis. Labi ir, karoči. Jā, bet katrā ziņā skaidrs. Jā. Kā tu izdomā? Kā tu nonāci pie tāda lēmuma? Es domāju, tev tāds pohuis jau kādā brīdī. Tev liekas, ka tu vari jebko izdarīt to bijis. Es nezinu, tev vienkārši tur redzi skriet, tu nevar, tu esi mednieks asinīs. Tu redzi zvēri, jo viņš skriet, tu mājās esi suns trigero. Tev suns tur pēc bijis. Es nezinu, kaut kas. Zini, kas man, vienīgais var vēl nākt prātā tas, ka es tā makšķerēšanā brauc, mums bija Kristap tāds periods, kad, kāds 5 reizes braucam tā, ka jau bail paliek no sievas mājā, ka domā, ka nemaz nebrauc makšķerēt. Un ka nav vispār lomas, pat nav uzsitus pat kā tā ziva. Un no šitiem tas pats tā, ka neredz visu dienu nevienu zvēru, te tu brauc mājās un tu redz bars skrien. Un tu kāda iespēja, ka kāds šito pamanīs un filmēs, un izlied ārā. Ko tu arī domāt? Viņi nošos, ja tās ir dienas laikā gaišā, Un galvenais, jo tie zvēri arī sabīstās no tā un vienkārši lec uz šoseis. Viņam pār tur. Bet, es gribēju jautāt, īstenībā tikko man atgādināja,
Kāds 2 mēnešus bija ritīgi slima makšķerēšana jums. Nē, tā, jo. Kad jūs esat tagad bijuši? Nu, nav bijis, zin kā, mēs gribējām, karoči mums bija tā, ka mēs domājam, tagad mēs varam, kā tu gribi, dziļi vai dziļi? Es gribu, stāst. Karoči, kā tagad vispārībā ir pēc idejas spinningošanas sezonas beigas, tagad līdz jaunajam gadam ir aizliegts, īstenībā līdz sāksies aizliegts, tāpēc, ka ir lašs nārst laiks, lašu un taimiņu, un tu Ventas upē no Zlēku tilta līdz robežai nedrīkst makšķerēt. Tas pats arī bija Abavā kaut kādā. Nē, pludiņi drīkst, pludiņgot tu nedrīkst. Te pludiņi nav. Ķipā pludiņi arī var. To barotavu kaut kā. To tu ķipā arī var visu, bet kaut kā es nezinu, mēs iesākām to spinningošanu, un plus tas, kad tumšais vakars. Tagad jau, kad tu reāli tikai kaut kur nogalēs var aizbraukt. Tas noguls tāpat ir. Karoči čakars, bet mēs gribējām vēl... Uz ledus uzkāpt? Jā, mēs domājam... Tev ir kaut tas iepabrīkojums? Tur arī mums tas apsarāvās, jo mēs gribējām viņai, davai pavarētu pablītkot, bet viens tas, ka jāskatās, cik lēts bies, ka mēs neaizējam pa nodevu zivtiņām. Jā, un mums arī nav tas urbs, vai kā viņš uz korķu īks. Kādu urbim pielīdz galā parasti. Es par to iedomājos, es vēl domāju, Husīt, kantaino. Cik daudz, un pēc tam vienkārši izsit tos sauģi. Bet, tās mums trūk, bet beigās arī kaut kā laiks nesanāca. Jo es gribētu kādreiz, reāli. Pablītkot? Es gribētu redzēt kaut vai kā to dara. Es biju Smiltenē, tagad pie Arts laukos, un tur blakus dīķis, kur... Tur gods kaimiņš, tā kā bija uz ledus sēdēja, un mēs no rīta redzēju pa logu, domāju, vēlāk izgājām staigāt, aiziesim apsties, un viņš nebija, tad es gribēju vienkārši aiziet, es kaut viņam pajautāt, kā tas ir, es gribēju redzēt, kā tas notiek, varbūt viņam traucē, un tur runā. Jā, viņš dzīvs, bet tagad jau kaut kādu, es redzēju 2, man liekas, jau bija zem lēdz aizgājuši. Bez, ka šitādajā laikā tur reāli kūst nos, bet ir tādi, kas reāli, ka kūst nos vēl mēģina uzlīst, Tā, ka tur reāli vidū jau var spinningot, bet viņš vēl tur būs tā savu lienu virsū kaut kur tur. Bet, un tad mums nav sanācis reāli normāli aiziet. Reāli visvairāk tas sabojāja tas, ka tas tumšais vakars. Jo mēs jau reāli, ka mēs ritīgi aktīvi gājām, tas bija vienkārši pēc darba, vasarā. Arī nogalēju, kuras... Arī nogalēju, jā. No rīta, ko padara, un tik vēlas to aizbrauks, būs principā tumšs jau, vai ne? Jā. Reāli tā ir. Tu nevar kodiem lukturiem sēd. Ķipa jau var, bet man kaut kādi ir tie galvas lukturīši, bet nezinu, kaut kā, zin kā vēl tā nogali, tur viss kaut kādi sporti un kaut kādi florboli, futboli tur un... Kodiem nepieminēs, visādi citā bet, Kristaram vēl tas strādāšana arī tā, karoči nav sanācis, vienmēr sakot, bet es baigi gribu, tur citreiz man TikTokā vai Instagramā uzmetās kaut kāds cops vidāri, tad man gribās aizbraukt. Visu vilgālītā izsaltu. Bet tad, kas mums ir nākamais, mums jau arī, kā apetīti rodas ēdot. Visiem šitiem hobijiem, ko tu dari, pat šito, ko mēs tagad darām, tu vari ieskrieties, tu vari ritīgi labi ieskrieties, tu vari visu šito, šis ir viss entry levels, bet es saprotu, jā. Un mums jau ir tas, ka mums jau niespirks, ka varētu paņemt kaut kādu ehalotu. Nākamais būtu kaut kādu laivu dabūt. Ebajā pa kaut 100 būtu labi. Ķipa var, jā, es arī mēs esam skatījušies, ka var dabūt. Zini, kas īstenībā? LMT mūsu katalogā bija tāds LMT. Tā bumbiņa? Jā, kaut kāds. To mēs arī esam noskatījušies. Pievieno, un viņu ielaid iekšā vādu kaut kādu vai kādu? Karoči, tur ir tas prikols, kad ir tās krutās ehalots Lovrens tāds. Tas maksās tur uz 3 pakām, bet tās ir tās, ko tu reāli liec pie laivas. Tur ir super gudri jāmāk viņas lasīt, bet viņš ir, ahuns. Un tad ir tās bumbas. Viņām ķipā ir arī adapters, ka tu vari pie laivas pielikt, bet viņas ir vairāk piemērotas tādiem, tā kā mēs, kas no krasta vienkārši makšķerē. Tu paņem makšķerkāt, uzsien galā to bumbu, un principā skaties, tu aizmet tur, kur tu plāno mest. Pastāv, paskaties, tad tu viņu vēl cārā, un viņš tev zīmē tā kā karti, dziļuma karti. Tu zini, kur ir bedres, kur tās zivs varētu būt, tur arī redz, kur tās mazās. Bet es tik bieži, ja jums kaut kur braucot makšķerēt, bija tas prieks, ka tev noraujās no āķi kaut kas nos un pazūd. Nē, es par to domāju, bet tur normāli biezo tādu žilku pieliec, tādu, ka ritīgi. Viņš nevar ieķerties. Un viņš jau negrimst, viņš jau pa virsi iet. Viņš jau neielien ūdenī. Tu viņu aizmet. Jā, viņš pa virsu velc viņu ārā, un viņš to zīmē to kartu. Viņš uz kaut kādiem tiem, viņš saucās čirp, kā viņš sauc, deeper čirp, tāpēc, ka viņš laikam uz tā kā uz signāliem. Viņš tā kā uz kaut kādu ultraskaņu taisa, un viņš saņem viņu atpakaļ, un viņš pēc tā saprot, kas tur apakšā. Jā, tā kā akli apmēram, ka iet tas uz to pusi. Jā, aklais būtu labs ekalots, ka tu ej peldēt, lai viņš paliec zem ūdens, un tu saki, kas tur ir.
Tā ir līdzi kā 3 kilogrami. Bet... Normāli. Ko, nu... Bet jau, nu tā nav izsmiešana, viņiem vienkārši ir māņas vairāk. Mēs esam parastie cilvēki, reāli, mums visi ir balansā. Nu, viņiem, viena lieta nav, bet otru. Nu, jā, tā arī sanā. Viņiem bišķi kaut kas vairākiem. Tā kā jā, bet eholotājuši dēl. Tāpēc, visam citu makšķerēšanas reizi. Nu, ko, tas nav čītošana, tagad bija tā dieva, viņš nebija paredzējis, ka cilvēks makšķerēs. Nu, kāpēc viņš aklaus uztaisīja? Mēs tikko runājām. Ai. Ko jūs sakat? Vai tas ir vispār reāli? Man patīk, tas ar mums upgrades ir šī. Jā, mums ir. Mēs augam, mums ir sponsori, bet, bet tas nav cheatings, tā ir, advancēt. Nu, tu kā to ar, kad uzliec lielo gliemezi savam Miata Hondai. Tā arī viņš iet, kā nav jāiet, bet iet. Tas vienkārši kaut kāds palīgrīgs. Okay, tikpat labi, Dievi, viņš nav plānojis, ka to tādu makšķerēs, ka tu ar rokām vai puļiķi to darīs. Idejas. Ja viņš daudz ko nebija. Bet tas uzreiz krūtāja citu makšķerēšanu. Tāpēc, jūs tā kā to pat trīnīt, to ar laivu vai to ar apaļo? To apaļo, ko tu teici, kad tu teici pa eBay pa 100, tā arī ir. Viņš jauns maksā ko 300. Jā. Kur SSA var dabūt reāli pa 150. To ir krūtāko versiju lietot, 200. Viņš lietot savu labs? Jā, es domāju, ka nav nekāda vaina. Viņam krūti, ka tu pieliec pie telefona. Vienīgais jāķipā ātri bačanēt, powerbank jāpaņem līdzi. Telefons. Bet tu... Telefons, kā telefons ir viņu, kur Wi-Fi gan jau? Kaut kāds viņam tur Bluetooth signāli. Bet tu normāli, es saku, tu tur iemet, tu jau citreiz ir tā, ka tu jau nezini tos ūdeņus. Nav tā, ka mēs vienā visu laiku makšķerējam un zinām no galvas viņu. Tu izmet, tu saproti, kur ir tās bēderes, kur tās zivtiņas varētu dzīvot. Un tā. Tu to reliefu, jo savādāk tu visu laiku met kaut kādā pilnīgā nekurienē un tu sūdzies, ka nav kur ēst. Nav nekā galā, kā visticas nākums ir. Tu tur smuku, tur pat rādās, tur arī ir, fish alert, ka tu parādās, zivs. Jo tur ir, ir tie ehaloti jāmāk lasīt, jo, viņi tā kā iekrāsojās tādā krāsiņās, bet tur var sajaukt, ja tu neesi, profesionāls un pieredzējis, tu domā, ka tā ir zivs, bet reāli tā var būt zāle, un tu visu dienu mētā pa zāli. Bet tur viņam ir, arī tā kā beginner modes, ka viņš reāli iekrāso tādu zivtiņu, tādu maziņu emoji uzliek, ka tur ir zivs. Tur pat to arī var redzēt, ka tur, piemēram, kaut kādās bedrēs tāds liels čupas ar saucamiem baitfish, dzīvajām, ko tu arī noķert uz mazajiem āķīšiem un pēc tam uz dzīvo iet. Tā kā tas arī, es saku, daudz krūtāk tā makšķerēšana uzreiz ir. Tu, piemēram, tu iemet plūdiņu vai ko to barotavu un iemet klāt to, iemet viņas kopā, tu vienkārši redzi, kas notiek apakšā tā brīdī, principā. Idejiski, jā. Tā jau arī dara, ka, viņa tām laivām akšķerē ir citreiz tik tā kā viģik, ka viņi ierauga kaut kāds sams. Un tad viņi iemet to savu mānekli un viņi skatās tajā ehalotā, kur viņš ir, un viņi dancīt pie viņu. Tad viņi ierauga, ka viņš paņēmis ir. Tā gan ir čītošana. Tā ir savādāk makšķerēšana uzreiz. Es saku, tas ir pavisam, bet tur jau tās prikals uzreiz sākās, ka tev šī jāatrod. Tāda meklēšana, tāda, tā kā medīšana, bet tāda... Kristers ir tāda makšķerēšana? Man liekas, ka nē. Cik es zinu, ka nē. Varbūt, bet katrā ziņā neko daudz, tā. Bet un arī tas tur, ko mēs esam noskatījuši, viņš tāds universālāks, viņš tev arī dara bļitkošanai. Tu, piemēram, izurbi vienu caurumu, kur tu copē, un otrajā caurumā blakus ieliec to un skaties, kur asarīts peld, jā. Ko viņš atšķirās? Viņš vienkārši augstākā ūdenī darbojās, vai? Nē, viņam vienkārši saka, ka tu jau laivu pa sasilšu ūdeni nebrauks. To viņi tādu bumbiņu, tu viņu vienkārši ieliec blakā un viņš lasa. Nē, es jau pieļauju, ka var arī tiem, visticamāk jau, ka var arī tiem vienkārši to sensoru ieliec, noņem no laivas un viņu vienkārši ieliec. Bet, tas ir tāds, pārnēsājamāks un viss tāds, Stilī. Tā kā jā, diezgan krūti. Es tādu gribu. Es domāju, ka kaut kad es viņu nopirkšu. Tagad varbūt, kad nemakšķerē, bet ka pavasarī, es domāju, ka kaut kad mēs viņu nopirks. Un tad nākamais jau ir laiva. Lai to var ne tikai no krasta maugt, bet, es saku, bet laivu jūs vien brīdi gribējāt grīz jau pirkt? Jā, mēs jau tur, bet zini, kā ir ar to laivu, nevar viņu īsti normāli dabūt pa tādu normālu ciparu. Tad tev arī uzreiz jāiet raznusā. Vai ir kād šķūņi jāapzog vienīgi izlasties. Nē, bet arī nav tāds gameros, tu nebrauks katru vakaru ar to laivu. Tev tur kaut piekab vai arī uz jumta mašīnai viņa jālieks, nezinu. Jā. Vai gumīnietis var, tā kā, bet... Gumīnietis ķipa tu var. Bet tev nav čakars, viņa katru reizi ķipa pūst ārā un tu piepūst, vai tas tā domāts ir? Kaut kādā noteikti kompresori tagad paņem nopērts un mauc.
Es zinu. Jā, es nezinu. Jā. Šito es nezinu. Bet, karoči, jā. Uzliek kādu skaņu. Kāds skaņiņu uzliek? Jā, vai to tur, ka var? Jā, vajadzēja tā, ka tu arī var. Telefonā var uztaisīt. Nekā personīga. Ejiet dirst. Mārtiņš brāl. Jā. Tā un tā. Saula pērkons neiet dirst. Tas bija kaut kas šitās tā prikols, paliekās. Bet kas vēl? Kuldīgā. Kuldīgā bija jautrība vēl. Kas tad? To, ko es spriedu, vai var runāt publiski. Jā. Tas jau ir. Šitas tas ir. Bet tas ir šausmas, un vēl pēc tam sieviešu cilvēks. Tas ir šitas jā. Bez tabū. Uz Kuldīgā bija gadījums, kur... Jāpastāst, bija gadījums, kur... Domas darbinieces, ja tā varētu teikt abas. Jā, amatpersona, laikam skaitās domas darbinieces, jā. Tādas nedaudz iedzērušas kodā 18. novembra ballē vai kaut kas tāds, laikam, jā. Es nenoskatījos to sižetu nemaz. Man pietika to ar to mazo klipiņu, to intro, kur es dabūju tās 3 skaņas štaņreiz. Man pietika. Nē, es vienkārši tā, ka tev jēgas skatīties, ka paies 2 dienas, un es visu to uzzināšu reāli un arī jau detalizētāk. Nē, jā, protams, tu redzēji sižetu, tad tu pēc tam dzirdēji kaut kāds jau stāsts vienu otru, un tad kaut kādā 3 nedēļas vai cik, 2 nedēļas pagājuši garumā jau tas tā savilcies. Bet jā, kreizītis. Es saprotu, ka viņi nevienu vairs nestrādā. Jā. Daļ tāda nieka. Pagaid, reāli, tur bija tā, ka un tā otra arī blakus, kas sēdēja. Tāks sēdēja, jo tāks sēdēja blakus, laikam esot izrunājusies kaut ko. Karoči, tie, kas varbūt nav dzirdējuši Kuldīgā, vienkārši 2 amatpersonas pēc kaut kādas pasākuma domas darbinieces iedzēra, sēdās pie stūras. Neapstājās pie stopzīmes, beigās pat mēģināja braukt prom no policijas, blablabla, un beigās, pie stūras 2,8 promīles. Jā, bet man tas pārsteidz tas, ka blakus sēdētāji arī, bet varbūt, ja tas nav ētiski, ka tu ļauj braukt, ka tu gatavi biji sēsties. Vai kāpēc viņi? Kāpēc viņi tā? Es sapratu, ka kā tā bija pašvaldības policija bijusi, jā. Un viņi esot vienkārši, tur runājusi kaut ko par kaut ko, tā kā lekusies to policistu vai kaut kas tāds. Skaidrs. Nētiski izturējusies. Jā. Okay. Bet, un tad... Vakantis ir, varat pieteikties darbā. Kas bija? Viena bija iepirkuma speciālists? Labi, teiksim, kur... Nē! Ok, jā. Bet katrā ziņā, bez tabū atkal bija ieradušies Kuldīgā. Es vienkārši atstāstīju to, ko Roberts Blāzs. Jā, tur ir tā lieta. Viņš pateica arī par tās tur vakants, kuras ir. Palielam tas ir publiski, tāpat tās nav tagad. Tur vārds pats saka. Bet, interesanti. Vai bija kaut kas inčīgāks par to? Par to inčīgāks. Kas man te vēl ir pierakstīts? Michelin restorānu redzēju. Es redzēju to kā cilvēki. Jā, un tu redzēji to shitstorm, kas pēc tam bija. Twitterī pēc tam gan. Nē. Kad nē. Jā, bija tā dāma ielikusi, ka viņa ar draugu bija aizgājuši pāris. Tā, kas liek, kad iet. Jā. Bet bija vēl, jā. Bija nesen tagad vēl viena ielikusi. Es redzēju to, ko es nesen redzēju, kas bija tā, es redzēju vairākas vidīgas iepriekš viņai. Tā, kur, kā es neatradīju. Nē, es varu iedomāt. Karoči, rīznībā ap 2 videoklipu, ko tu rādīji, bija, kurus es redzēju, ticamāk, viens no tiem arī tas, ko tu redzēji, ļoti līdzīgi bija. Jā. Viņi vienkārši pēdieniem rāda, ko viņi tur ir. Ko viņi paņem, un cik tas izmaksāja. Un tad bija kaut kas ielicis Twitteriem, protams, kā jau kārtīgs Latvijas pēc šitādi jau gribētos kaut ko vēl apēst. Te vērcie labiem, un pat tādu centu, bābā. Nē, bet tas ir pilnīgi kaut kas citādāks. Tur jau tā lieta. Tas tev nav aiziet uz meltu krogu, paņemt sieru mērsa karbonādu. Droši vien pa 6. Un vēl režģīt majonēzi. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tas ir bet tas ir brutāli arī dārgi. Nē, protams, tas ir dārgi, bet tu jau ej uz Michelin zvaigznes restorānu. Pirmo un vienīgo Latvijā pagaidām. Un cik es vēl cilvēkiem, ko es tur vēl lasīju, ka tas tāds standarta latviešu pasākums, ka tev viss pienākās. Ja kaut ko valsts dotējusi, finansējusi, tas arī uzreiz man pienākās. Ka to Michelin gidu, lai apmaksātu to visu procesu, dabūja valsts bišķi samaksāt viņiem. Lai viņi nāk, iet uz tiem restorāniem, dzīvo, lai var uztaisīt. Tur jau tā lieta, un cilvēki bez mazliet uzreiz, tam man arī pienākās, tam būtu, par cik tas ir valsts finansēts, tam būtu jābūt pieejamam sabiedrībai, tad, atpisies, lūdzu. Tā kā, reāli. Nekā personīga.
Ejiet dirst. Tas ir pilnīgi savādāks pasākums. Tas ir kas tas ir? Tas ir štēngrais, man liekas. Man nav štēngrais. Nav štēngrais. Bet tas ir tāds, ka tu tā kā uz tādu savu veidu mākslu leji. Tu baudi, kā tas cilvēks ir tās garšas tur kombinējis. Bet būtu gan jau arī nenormāli garšīgi, vai ne? Man, ko es pateiktu, es jau esmu diezgan tāds angliski vārds piki. Tu neēst daudz. Kaut kāda ikres, viņš neēst. Tas jau krut ir, jā, bet man negaršo. Bet kas viņiem krutiem, makskotiem, kišām, viņi maina ēdienkārtas. Ik pa kodam laikam, jā. Un tad viņi tur... Bet īstenībā arī par to, ka super dārgi, bet tur bija tā viena tiktokera stāstīja, ka viņa bija pieteikusies rindā gaidījusi visu laiku, vai ne? Kad tur reāli tā kā aizņemts. Tur arī viens, es vienkārši arī, kad tikko viņš parādījās, gribēju to ēdienu, kad apstīties, un viņš ir tā, ka tu nevari orderot neko citu. Es runāju tālu. Man liekas, bišķi tā. Es kādu laiku jau tā nerunāju. Jā, tu tur jau šitā jau bija. Kad tev tā, ka, tu nevari izvēlēties jau ko no ēdienu, tev jāņem jau tas 10 ēdienu. Jā, tas ir tā kā kārta vakariņas. Jā. Bet tev tikai tāds variants. Jā. Bet tas ir normāli. Bet es pieļauju, ka ir arī tādi, kā tie Michelin restorāni, kā restorāni, bet viņiem ir tāds koncepts. Jā. Un tur arī cilvēki rakstīja, ka ķipā Igauņos, kuros jau cik tās zvaigznes ir arī pieejamāk tie restorāni, bet tas ir savādāk, acīm redzot, koncepts tam restorānam. Šim ir šitāds. Protams, jā, tas super dārgi ir, bet tas ir reāli pasākums. Īstenībā mēs runājam par to teistu kuldīgu. Mums jau ir tas savu restorānu nedēļu. Mēs pat neparunājām. Jā, tas bija nozīmēs, mēs nerunājām. Tas arī savā ziņā. Jā, jo mums kuldīgā tagad bija, kas vēl nav bijuši, kādreiz ļoti iesaka apmeklēt teistu kuldīgu restorānu nedēļu. Vienreiz gadā, vai ne? Man liekas, ka viņiem biežāk vasarā. Bet nav tas, ko tas vasarā nav. Tas kokteļu skrējiens. Tas arī bija šogad pirmo gadu. Jā. Bet vasarā nav tas tā kā laukos. Jā, tas māja virtuves. Jā, jo tāds bija arī cēsīs. Es zinu, ka tāds ir, ka pat tie mājās restorāni tā kā pop-up vai ko tādu. Jā, bija kaut kas tāds, jā. Un ka šitai laikā šitas. Bet to arī bija, vai ne? Mēs bijām katrs uz savu. Jā. Bet es biju uz to Riverside aizgājis. Un arī ķipa, zini kā, 25 eiro personai, tas ķipa varētu padomāt, kad ir bišķi praisī vai kaut kas tāds. Jā, bet reāli mēs domājam, iepriekšējos gads bija kaut kāda. Bija lētāk iepriekšējos gads. Jo tagad, jā, bet tu aizēji vienreiz gadā. Un es saku, tu aizēji vienreiz gadā, un arī tas ēdiens, ko tu tur saņem, tas nav reāli, jā, tu tur paņem vārītos karbonādu. Tas ir pasākums, jā, tu tur aizēji. Tur pie Riverside man ritīgi patika. Pirmkārt, es tur ēdienas, kurus es vienkārši ēdienkartē nekad nepaņēmu. Tagad man bija pateikums pārsteigums par daudziem. Un otrais, ka tur bija tāda pasniegšana, tur visādi šovs. Reāli tu samaksā par to experience. Nevis. Un tas pats arī tajā restorānā. Tu jau neaizēji vienkārši, lai pierītos tā lēta nauda ģimene. Katrs tas pavārs, katru ēdienu neskots pavārs, kas rāstu ēdienu. Tas ir pavisam savādāk. Un tu biji uz Jēkabsētu. Es biju uz Jēkabsētu, jā. Kur arī, tur nebija tas šovs varbūt tik daudz, bet ēdienu nebija tāda, ka, piemēram, kaut kur atceries pupiņu zupa. Pupiņu zupa, kuldīga. Tur bija arī kaut kāda krēmzupa, ko es, tu ikdienā ēd krēmzupas, baigi droši vien, nē. Zini kā, man ēd tām krēmzupām, es viņas baigi neēdu. Bet viņas ir garšīgas. Un, kā es atklāju, es biju, kad es sāku Rīgā studēt, ja kāds no Lielpilsētas klausās, man zina tādu vietu Stockpot. Mani, kaut kad mēs, tur studējot ir lekcijas, tad kaut kāds, 2 jāizlaiž, un tad atkal sākās, un tad mēs aizgājām pusdienās. Un domāju, kur iet, es jau par cik es tur Rīgā zinu. Es zinu McDonald's un Lido. 2 vietas es zinu. Kur tu citu? Jā. Un tie jau zina vairāk, un viņi tā aizies uz tāds Stockpots, tāds, un ķipa labi ir. Un, zinu, es esmu diezgan tāds izvēlīgs ēdājs. Es tā baigi neriskēju ļoti tā. Un tā ir tāda vieta, kur... Un tur ir, jā, viņi ir tā kā Āzijas virtuve, bet, nevis tā kā Gunbase, bet tā kā, cits Āzijas daļa. Okay, nav tik vairāk tā kā, ķīnieši. Tur visādi Indijas, tur kaut kādi Gruzijas, tādi, un Asija visādi. Un tur arī daudz, tur varēja to dienu komplektu ņemt, kurā bija labs dīls, bet tur ir zupa, otrais dzēriens standarts. Un tās zupas vienmēr bija tās krēmzupas. Es ķipa skatos, bet nav manējā soļanka. Kaut kā. Bet Harčovi. Jā, un tur ir kaut kādas šitās, tur turku zirņu krēmzupa vai kaut lēcu krēmzupa.
Un es tāds domāju, kurš bija saka, paņem, reāli ir labi. Un es paņēmu, reāli ir labs tās krēms. Kopš tā brīža es reāli esmu sācis ēst tās krēmas. Bet es neizvēlos. Kāpēc? Bet reāli tu neizvēlies. Bet tad, kad tev viņi kaut kur gadās, viņi garšīgi. Tāpat bija šoreiz, es gribētu teikt, ka viena no garšīgākajām, kādas bija droši vien. Kas tur bija kaut tomātniec, ne? Jā, tomāti, bet kaut kas vēl tomātu lēts, vai kaut kādu. Un tur bija kaut kāda brieža gaļa, brieža kas galīgi nē, vai jēra, vai kaut kas tāds. Man bija jērs. Jēra, kas, viņi ir tādi īpaši, viņi īpašā garšo nekā cūgaļa, bet viņi nav tā brieža, un ar to bija, karoči ritīgi labi, tiešām ritīgi garšīgi. Jā. Tas bija ņemīgi. Varbūt, ka mēs varam uzspiest un atgriezties. Jep. Jā. Tagad es pārelsies. Tagad cilvēki reāli skatīsies, ka tie pisties bija aizgājuši. Sarkaniem vaigiem. Tu sākam, jā. Mēs nogājām vienkārši lejā. Es ar pilnu muti nevaru runāt. Jā, mēs nogājām, Roberts pabaudīt tabaks izstrādājums. Un kas kuldītnieks zina sašaurinājumā, starp centrenu un jā, jo mēs pirms epizodes jau redzējām, kad policija aizbrauc uz turieni. Jā. Mēs labi neko. Un tagad vēl joprojām viņi tur, protams, mums kā mazpilsētas vēselēm kaut kas pilsētā notiek, aiziet apskatīt. Kāds 3 minūtes bija, ko iet tur sētām, lai policija neredz, ka mēs ejam. Kamēr izstaigājās un izrādās, jā, tur kaut kāds krešs bijis. Jā, Volvo automobils bija ietricies Seibankas žodziņā. Bija tajā žogā viņš trāpīja? Nebija žogā? Man liekas, ka nē, ka viņš vienkārši nezinu, jā. Un kaut kur viņš bija trāpījis. Notikuma apstākļi tiek skaidrot, teiksim tā. Bet nebija riepas, man liekas. Policists teica, te jau nav. Viņš saka, pasties cita riepas. Policists saka, nē, te jau nav, man neko pietiek. Viņš saka, 3 jau tik jābūt. Viņš jau saka, novembri, es mainīju novembri, viņš tagad jau decembri. Tik tā saruna. Tad, neizgāja no manī jurists nesanāks. Bet ko es gribēju dzirdēt? Tu biji uz teātri. Jā, es biju uz teātri. Bija pa tām bērēm tās super līdz. Nebija pa bērēm. Neviens nenomir. Nē. Neviens. Tēvam bija grūti, bet tēvs attapās. Nē, bet alkoholiķis ļauj minēt. Vispār nebija alkoholiķis, viņš strādāja Hessā. Nākamais minējums man bija azartspēle, bet labi, tad nē. Bet vienkārši par to, es pats nošakējos. Es nenormāli rētu uz teātri, jo es tagad reāli biju. Es sāku domāt, kad es pēdējo reizi biju uz teātri. Pat neskaitot, es arī kuldīgā neesmu. Es atceros, mēs kaut kādā videnē bijām Liepājas teātrī, tur, man liekas, atplīs. Man liekas, ka tu kāds aizmiga, un kāpēc man liekas, ka tas bija tu? Mārcīts. Nē, tu Batmanē atplīs, ka mēs bijām uz Batman. Batmanās ritīgi atplīs. Es kino vienkārši, jā. Es aizgāju to filmu, kāds es parasti neeju. Kāpēc mēs pat gājām, es nezinu. Vienkārši nebija ko darīt, ieraudzījām Liepājas teātri, mēs aizbraucām. Es biju Batmans. Pareizi uz Liepājas kīnas Batmans. Kaut kādu hektāru nedzēju vai kaut ko tādu. Jā, es biju pie stūras, bet jūs iestiprinājās. Un vēl pēc tam tajā Liepājas teātrī. Man patīk Liepājas teātris, bet kino. Viņš tāds vienkārši, viņš tāds nākamā evolūcija kuldīgs kino. Jā, viņš tā kā maziņš, bet tur bija arī kaut kāda našķi. Tur našķis nopirkt, bet tie našķi arī, var tur paņemt jāgarši tajā maziņajā balzām. Viņi tādas lietas saka. Mēs bijām uz to Ventspils, mēs ar Ūdens stāstījām. Tur skatās, ka meitai un sievai biļetes aiziet blakus telpā. Tur tas kins vēl nišķīgāks kā Liepājā ir. Blakus tur kaut kāds spēļu aparātu un tas maiss, viņš pa to uzliek un iet uz filmu. Viņš tāds uzsitīs haizkoras rīko. Liepājā bija tā. Es neeju uz tādām filmām. Tas bija Batmans vai Jokers kaut kāds? Jokers bija labs, tas bija Batmans, jā. Tas bija, ķipa jaunais Batmans, ka Roberts Pattinsons bija galdā. Jā, man bija tik nenormāli interesēja. Es apstījos, cik viņi gari ir, un es sapratu, labi, 3 stundas. Nav vienīgais variants iet gulēt. Jo tajā filmā pat nebija Jokers, tajā filmā galvenais bija tas tur, kas tās Mīklas taisīja. Blē, man patīk tā filma. Es saku, man likās, man patīk. Es biju arī uz kino uz Oppenheimer. Tu biji uz Oppenheimer? Nē, bet es gribētu viņu nostīties kaut vai ne kino. Tu teici, ka laba. Viņa man patīk. Man jau saka, man jau ir tas autismiņš uz tiem tur patiesiem stāstiem. Tu teici, tu pasēdēji pēc Wikipēdijā. Protams, bet pa daudz. Tā, kad jau es zinu, kā atombumbu uztaisīt bez mazai. Bet, man patīk prikols, ja var nospoilot. Kad bija viens fakts, kad tu teici, bija kaut kāda matemātiskā vienādojumā sanāca, kad super mazs procents, ka visa pasaule iet bojā, jā, ka pasaules gals ir, jā. Ķipa, jā, viņi vienā brīdī, jā, kad viņi rēķināja, ka var aiziet ķēdes reakcija.
kad vienkārši sadeg atmosfēra. Viņiem tās, ķipā, jā. Viņiem tās, ķipā, kad, tas viens saka, tāda pastāvēja varbūt, baigiem 0%. Jā, reāli, protams. Un tas arī bija, ka viņi izmēģināja, tāpēc bija daudziem, mīzels, ka vēl tas var notikt un kas, un ka beigās, jā, ķipā, viss nomierina. Viņi darbojās tā kā Japānā, viss tur. Jā, tur viss kuzināja pār cilvēkus, un tad viss ok. Bet jā, es saku, tajā filmā ritīgi inčīgi, ka tur tā dilēma tiem cilvēkiem, ķipā, nav ētisks, tas arī tam Oppenheimeram, tas, ka viņam, nepatīk tas, ka tas nav ētisks, bet viņš saprot to, ka, ķipā, vācieši to paši dara, un ja bumba nonāks viņa rokā, ka tas būtu, varbūt lielākā dirsā. Un tad viņiem, tad viņam bija tas, ka, ķipā, viņam ir jāuzstājas, bet viņš tā kā apzinās, ka visticamāk kaut kur viņi tiks mest, un tad tāds, baigais ētiski apsvērumi. Protams, viņš uztaisīja, bet pēc tam arī tajā filmas ietvaros bija tas, ka viņi, īstenībā jau spoiler alert, bet, tas ir patiesi tās, ka viņi reāli viņam bija tiesa, jo viņš bija kopā ar sievieti vai kaut kas tāds, viņam kaut kāds brālis vai sievas brālis, kurš bija komunists. Jā. Un viņš pats arī bija iestājies kaut kādā tajā komunistiskajā partijā, un tad teica, ka viņš ir devis info, bez mazliet, ka viņš ir nodevējis bijis, un tad dabūja tiesāt. Bet īstenībā jau tur apakšā bija tas, ka vienkārši citi kaut kādi tie profesori bija greizsirdīgi par to, ka viņš tik sasniedz tādu lietu, kā izgudroja atombumbu un gribēja kredītu dabūt no tā. Bet, jā, tur ļoti interesanti filma. Ja patīk tādas vēsturiskās, tādas biogrāfiskās filmas, ļoti interesanti. Bet nav Nobela miera prēmija? Viņam, man liekas, ka nē. Nē, bet kas sponsorē viņu? Nav kaut kāds privils, ka to sponsorē, ka viņš ir tas Nobel... Nē, kurā, kas izgudroja? Nobels. Ko viņš izgudroja? TNT, jā, dinamīti. Jā, izgudroja. Tā ir Nobela, vai ne prēmija? Jā. Tas, man liekas, arī ir tas, kas... Tā ir Nobela. Jā, man liekas, ka jā. Un kad tas ir no tā, ka viņš izgudroja kaut ko nenormāli briesmīgu, un tāpēc... Jā, kaut kas tāds arī bija, man liekas, jā. Jā, kad, jā, bet... Un es zinu, ko es vēl domāju, ka tajā laikā, par to, ka bija tā iespēja, kad pasauli ies bojā, par to jau reāli nezināja neviens. Un iedomājies, īstenībā tā, pēc tās filmas tu izēji ārā un tev tādu, tu sāc štukot ritīgi. Par to īstenībā, cik daudz lietas notiek tā kā aizkadrā, ko tu vispār nezini, iespējams neuzzinās, un ja uzzinās, varbūt tas būs pēc super daudz gadiem. Kad kamēr, cilvēki dzīvoja, gāja karšā, protams, bet nezināja, ka īstenībā iet eksperimenti, lai uztaisītu masas iznīcināšanas ieroci, kas iespējams var arī iznīcināt pasauli. Tā, padomājot. Tā baigi dolētā filma, bet ļoti krūtas arī aktieris Cillians Murphys vai Tomijs Šelbijs, kā plašāk viņu pazīst no Peaky Blinderiem. Arī bija labs aktieris, tā kā krūta filma. Izvēlējos iet uz Oppenheimer, nevis uz Barbie. Barbie vēl neesmu redzējis. Es arī, ne. Jo abas divas reizē viņas baigi tur reklamēja. Jā. Jā, un kā tu teātrī gāji? Vecais nenomira? Nē, vecais nenomira, bet es netikšu līdz teātrim pašam, bet cik bieži tu ej uz teātriem? Super reti. Es pēdējo reizi arī biju uz teātrī. Manējā Freilēna uzdāvināja uz Jūda izkarjot. Pusnakts šovs 7 ar Jūda izkarjot. Man patika reāli ritīgi. Tu man viņu izstāstīji, man arī. Jā, un tāpēc arī gribēju. Bet tā man arī viņa patika, jo viņi ir tā kā arī savā ziņā uz nepatiesiem, bet tur tie cilvēki bija tādi, kas ir bijuši kādreiz, un, protams, ne kaut kāds biogrāfijas, bet tā kā viņu raksturs paņemts. Karočiņčīgs, man arī patika, un vēl tas kaut kāds tas mūsdienīgais humors iekšā. Un pirms tam? Pirms tam vidanē. Es tieši to pašu izrēķināju. Ka es kaut kāds 6 gadu ekskursijā, jā, kad tu gribi aizbraukt uz bowling, tad tev var uz teātri jāaiziet. Es biju vienreiz arī tad, bet es biju neķipārs ar skolu vienreiz, bet tas bija vidusskolas laikā tāpat laikam pēdējo reizi. Jā. Un jā, es gribētu biežāk iet uz teātri. Es gribētu pamēģināt ko citu. Tu biji Daila, es biju Nacionālajā. Kāds ir Nacionālais vispār? Es nezinu, tas ir stilīgs. Dails arī. bet es nezinu, tas stils vienkārši kodai te izrādēja. Droši vien, ka atšķirās starp tiem teātriem. Un jaunajā teātrī man arī teica, ka varētu būt kaut kas vēl tāds modernāks. Es zinu, kur mēs bijām uz improvizācijas teātra videnē. Uz tādu gan mēs bijām. Tur tēla skaņa un kaut kas tāds. Jā. Ja viņi paprasa to scenāriju. Tas bija prikols. Jā. Varbūt tādu varētu aiziet kaut kādu. Es iešu uz baletu. Atteic, jā. Kad jums ir biļetes? Kaut kad
Tā, jo tur super uz priekšu jāpēr. Kaut kas tev bija tāds basic izrāda kaut kādā, ja? Viens no šitiem riekstiem. Vai kodējiem. Kodējiem. Tur kaut kas par... Riekskods. Uz to aiziešu. Es nezinu, es saku, baigi nav tā, ka man ir tāds, super mākslas fans es esmu, es gribu iet uz baleti. Bet izmēģināt. Bet jā, es nezināšu, es nepamēģināšu. Tas tā, jā. Tā gan ir. Un, jā, tā kā jāaiziet uz balē, būs balē. Stilīgi. Bet jā, tā forši bija, neviena kāda vaina, bija hinčīgi. Nebija arī kaut 2 stundas tā izrāda. Nebija garu. Es pēdējās biju kaut 3 stundīgi, un tas vienkārši mokoši. Tā bija 2 stundas, tāpēc nebija. 2 cēlieni standartīši. Jā. Un tādā ziņā stilīgi. Runājot par to, ka tu nezināsi, ja nebūs pamēģinās, tu esi redzējis. Mēs pie manis tu biji klāt, kad mēs skatījāmies to būs vai nebūs. Jā, es biju. Es biju tajā vakarā, jā. Bet raidījums. Tu redzēji? Es viņu... principā, kaut kas vēl Mārs vai kaut kas man parādīja, un tad jūs par to. Jā. Un burtiski tagad šo nedēļu nebija kaut kāds prikals, ka viņš tur jārējās. Jā, man nebija. Jo es zināju, ka es par raidījumus ieraugus, un es šito skatījos. Jā, dirsā. Tajā kublā, vai kaut kas tāds. Cik tur daudz rāda, es neuzspiedu virsū, bet... Nerāda, tur vienkārši... No aizmugurs. Tu redz, ko viņi dara tā, bet klausams nekā viņi tur netaisa. Kamēr vīriši neskrien klāt. Bet, GoPro. Cik es sapratu, viņiem arī bija pirmā sezona tam raidījumam. Un viņi jau esot bijusi tā diezgan, bet, viņi laikam tie raidījuma veidotāji saprata, ka mums vajag vēl bišķi dullāk. Un šitā ir dullāk sezona. Tirsā, tur ir vienkārši. Brutāli, vienkārši viss tur sastāv, ka viņi pārpisās nenormāli un tad taisūt. Viņi pa dienu rāda to raidījumu netak vai kaut kādā vakarā? Vakarā, tur bija sīki. Jā, es tāpēc domāju. Jo, bet tie arī tie cilvēki, kas tur paņem, tas motocross džeks. To krēklis. Pīzģēdzi. Kāds tur ir kaut kāds princips, ka viņi krīt kaut kā ārā, vai viņš izbalso? Ja? Es pat, tur man vislabāk patīk tas, ka tas motocross džeks, viņš tur katrā sērijā jauns seksuāla salds, ko viņš uztais. Tur kaut ko apgrābsta, vai tur bez piekrišanas aiztiek un viss šitie. Viņš saka viņam 3 reizes, nevajag. Viņš jau es gribu, mēram. Un kā pienāk izbalsošana, tad, es balsošu pat citi, ne pa to Davidu, viņa vārds David. Jo, man David izveidojās saruna. Viņš tev tikko apgrābstīja, kamēr tu negribēji. Nē, David. Bija vēl tas džeks, ko mēs skatījāmies, kas viņš atnāca un momentāli izstāstīja, ko viņš darīja par naudu. Neviens pat nejautāja. Viņš nevātā, es sūkāju krānu 50 latiem. Neviens nejautāja. Paldies. Tad vēl bija tas serial killer džeks, kas bišķi man Ted Bundy atgādina. Kurš tos bija? Viņš nav serial killers, bet viņš viņš tāds. Bet man patīk, ka ir vienmēr 2 džeki, kur tā pārdzerās, ka viņi nemaz tur nepiedalās. Viņi vienkārši guļ kaut kur. Tas tur, kas to pa piģisāru bija darījis. Un tad tas arī, tas Ted Bandīčiks, viņi vienkārši pārdzerās un vienkārši kaut kur eksistē, nepiedalās. Un tad ir tā dāma, kurai neviens nepatīk. Kurajā bija tāds griezts to Rosalu vienu rītu. Viņi filmē, kā viņi tur mocījās ārā uz kaut kādu. Tā bija tā ļuba, jā. Ļuba. Bet tā normāli, tā vismaz tur. Viņi saka, man neviens no tiem čeļiem nepatīk. Tur pofīgi. Bet, dūls raidījums, būs vai nebūs, bet, es saku, gaidi, būs vai nebūs 2. Kāpēc būs vai ne? Jo beigās viņiem tur ir jāatrod mīlestība. Tad jau būs, huizini, kas tur būs. Tas džeks, kas viņam bija draudzene, ko viņš izvēlējās šovā, un viņš augšā to otru dāmu sūcās gultā, vai kaut kas tāds. Tur jau vispār. Viņš apgulās uz vēderu, lai neredz, ka viņam stāja guļ, ka viņš tēlē, ka viņi guļ, jā. Tas labs bija, jā. Bet, man patika arī, Kročušā, viņam ir tā draudzene, un kad viņš ar tā meiteni ienāk tajā šovā, es nezinu, nākamais kadrs viņa jau tajā vannenē, tur jau dobies. Pēc tam viņš sēž dīvānā, tur ar otru ņemās, pēc tam tā kaut kāda viena meitene cits piedāvā, lepdens. Viņš tāds labi aizies, viņš tāds sēž, sāk ar to atkal laizīties, tā taču skatās. Dīrsā, vienkārši, es saku, tur visticamāk, ka nebūs. Kurš bija tas, kas tajā kublā deva vaļā? Tas jau bija tas.
Tas, kas viņš jau visām tur mēģina. Viņam tur vienkārši, viņš tā arī pateicis, es aizgāju atpūsties, es atbraucu. Viņš arī atpūsties. Viņš atbrauc atpūsties. Bet Ko man tie patīk, cilvēki ikdienā dara, ka viņi var prost kaut kā, cik viņi tur ilgi dzīvot? man patīk viens no viņiem, viņi tur pasaka, ko viņi dara, viens viņi pasaka, es strādāju ražošanā. Tas tāds labs lietas. Vienkārši veids, kā pateikt, pie līnijas, strādāju ražošanā. Nē, bet viss cieņa, tas Džeks īstenībā vislādzīgākais tur ir arī. Viņš tā kā tāds mediātors, viņš mēģina novērst visu to seksuālo assaultu, tā Davida. Bet kas man vislabāk patīk? Tagad viņi visi, protams, kā jau visi Latvijas realitātes šovu dalībnieks, ir TikTok laivā. Tu teici. Un kas ir vislabākais, viņi taisa tā kā tāds apvienojums, tur 2. sezonas dalībnieka pirmajiem kopā sēž laiviņos. Jā. Un es paskatījos tās vienas arī tāds... teiksim, to brīvās meitenes laivu. Viņi tāda, mēs tās slavenības tagad esam. Mēs viņam 2. sezonā, es pirmo reizi pagājušajā nedēļā dzirdēju par tādu raidījumu vispār. Kā jūs viņus gājāt? Man Steins vai Mikls Steins, man liekas, man pateica. Steins pateica, ka viņš redzējuši to, es kaut ko bišķi dzirdējuši, un tad viņš tāpēc tajā vakarā arī uzlika, mēs jūs gaidījām. Mēs tikmēr uzlikām to fonā un sāk skatīties. Un labākais, ka tev ir GO3 abonements, tu vari redzēt pa to vakar ballīt, kas ir vienkārši tā kā tikai no tām kamerām, no izgriezuma, kas pa nakti Mēs tādu skatījāmies. To nevar redzēt. Vienkārši parastajā televīzijā viņi nerāda. Televīzijā rāda, tu samontēs, ka viņi tos uzdevumus pildu un tās izbalsošanas, bet tur rāda nakts ballīt. Tur tas pulkstenis gājas priekš, vai tas? Jā, kas tur ir noticis pa to nakti. Tur arī viņš gulēja uz tā vēdera, ka viņš tur gāja to citu ņemt. Ienāca viņai atvežreiz. Gulēja. Vienkārši fantastiski. Skaists raidījums. Bet viņam kaut kad jābūt jaunai sērijai, tik šodien. Bet tur viss beidzās. Es saku, viņš tik stulbs raidījums, bet man ir tāds, varētu būt, ka šodien jaunā sērija. Bet tu to tas igauņu vēl ir, kur bija tā ballīta viesnīcā vai kaut kas tāds? Tas ir tas pats principā. Kaut kas, vai ne? Tā kā principā reāli tas pats stāsts. Tikai tas bija igauņiem un tagad ir latviešiem. Bet igauņiem tas klasa augstāk tur viesnīcā spā kaut kādā mūsu. Tur tieši tas pats vienkārši viņi ņem iekšā. Un kaut kāds sēž. Tas arī nebija Davids vai kāds tam bija vārds tam. Kurējam? Tā bija igauņu versijā, tas kalli. Tas, kas uz laiku dzēra, un tas bija kalli. Jā, tas pats stāsts. Un tur ko vienu izbalsu, un tad nāk jaunu, un tad viņi mēģina uztaisīt pāris, un pēc tam tur bija prikols, ķipā, izveidojās tas pāris. Un tur bija tur gāja lejā tā viesnīcas. O, te arī tāds prikols ir. Es nezinu, tur man nemaz pāris, man liekas, vēl nevar izveidoties. Man liekas, neizveidosies. Tur vienkārši tur ir kosmos, kas tur Jā. Pareizi, tur bija tāds garais, kaut kāds smukais, viņš izvēlējās. Viņš izrādījās vienkārši fuckboys. Viņam popīgi. Vienkārši viņi vien gaida, ir tīk cēra. Bet mums latviešiem tur viņi paņēmuši gan labs tos tur. Tagad tur arī bija Rubaks, neredzēja. Nebija pat Rubaks. Ne, mūsēji, jā. Tur 2 ģīmī ielīt tas Teivids, tas trakais, ar to kaut kā to vienu Rīgas puiku tādu. Ko viņi nesadalīja? Ko dāma, man liekas. Jo tas, viņa dāma nesadalīja kaut kas tāds, un tad viņi tur kaut ko ielīja ģīmītu. Tā kā ļoti fantastisks raidījums. Jā. Jā, vai vēl nē? Es tev varu pastāstīt vēl kaut ko es dzirdēju. Karoči, manējā Freilina, viņa darbā radio dzirdēja, ka kaut kāds ēdienu kritiķis vai kaut kāds vienkārši kaut kāds ārzemju, kaut kāds šefpavārs vai kas ir taisījis negaršīgāko ēdienu top. Un tur ir arī tikuši latviešu ēdienu. 5. vietā ir mūsu pašs sklandraus. Es domāju, zirņu speķi, sklandraus garšīgi. Es nezinu, viņš man liekas tur ir pelnījis būt. Visu to, ka tas jāls. 5. tas ir pirmais, lai būtu visnegaršīgākais. Jā, 5. no tā. Kāpēc? Es nezinu, man viņam laikam nav garšojis, bet Pagad, man, arī, man nepatīk tā ideja, ko tas burkāns. Tu šis negaršos sklandraus? Tu esi ēdis? Es esmu mēģinājis laikam. Tev nav kaut kāds gudrinieks saknes vai tad? Tu tas gudrinieks laipis bišķi ir, katru negaršot. Man jau jābūt un jāstāv jākrīt un jāatcerās. Jā, tu esi suits pēdējais kaut kāds dzīves. Jā, pēdējais lēs temperāru. Bet, kas man gan priecēja, nedaudz, bet es uzskatu, ka viņam bija jābūt augstāk. 4. vietā bija galerts. Tam bija jābūt 1. vietā, kā negaršīgākajiem ēdiem. Kā tu vari izdomāt? Augsti želējā gaļēst. Tas ir tik traki, citiem ritīgi viņš garšo. Tā kā ritīgi. Ceļās un krīt pa galerti, bet kā?
tomātu želējā arī kaut kāds vienkārši latviešu idiotisms. Dīdžejs Tilkuts nebija kaut kāds, tas galērts kaut kāds super speciālists. Fanāts, jā, galērts. Galērts, tas ir tāds. Tur tā es savējos atzīmčīgos domā jauns. Galērtus? Jā. Riebīgs ēdi. Nu, reāli. Tu atceries mums fukšus? Jā, mums bija, es viņu nē. Es arī ne, man novēja, man ir slikti jau iedomājoties. Es maz biju, Groči, nē, es biju dabūju nokosties, bet man noveicās, kad, tā kaut kas viens, kas man deva tieši pārbaudīt, teica, labi, ir ļauj, es pazinu to, ļauj, iemest kādām uzsarā uzreiz iekšā, un es viņu apēd, bet reāli apēd. Mums bija, kas tur bija iekšā, bija uztaisīts fukšos arī galērts, jā, bet tur bija vienkārši, man liekas, kaut kāds musars, vienkārši saturs sajaukts ar želantīnu. Nu, viņš bija draudz. Kāposti, tur arī kaut pretīgai. Smirdē. Vispār mums bija drūmi, atceries tie beigās, tu vienkārši noliek kaut kādu spienu, kas ir pusgadu speciāli turēts, lai viņš sapūt. Pa kaut kādu izgāstu jāizvārtās lielam un jābrauc mājās. Tirsā, Niklā. Tad saka, tie fukšķi pārāk trauki. Tev vienkārši tāds naids no tā taugā. Kad mēs nebijām tik kriebīgi. Bet es ka Niklām bija vēl lausta kaut kāda roka. Jā, viņš jau visu, viņam ķipa ļāv, neiet. Viņš kaut ko viņš ies, un tur drūmi bija. Jā, tas viss tas tur apseis, vēl tos draņģi tur bija tam sūdiem. Mēs taču nelikām neko tik drūmi. Mums, man liekas, pat neļāva. Mums, man liekas, beigās bija tas, mēs bijām tā kā bez mazliet pēdējais gads, kuram ļāva kaut kāds tik sūdz, jo tur pēc tam, ķipa, teica, lai nedara nekāds šitāds. Kas sūdzās, ka pēc tam drēbes nevar izmazgāt. Es tā voņies vienkārši kāds 5 reizes mazgājos, jo pēc tam jau fukšs balbi bija. Jā, vakarā. Un tad tur, kamēr tu atmazgājies, tikmēr arī vesels pasākums. Ko mēs likām darīt, nevar atcerēties? Es arī ne. Neatceros. Es, man liekas, baigi pie plānošanas arī kā gan jau, gan nepiedalījos. Es ticamā kaut ko. Es redzu, ka rīts bija 5. gada parkā. Mums bija, jā. Bet viņiem mēs arī nelikām, ka no rīta jau ko. Mums nebija kaut kāds pilsētas laukums. Varbūt arī. Ja mums bija 5. gada parkā, un es tur nokavēju, un es jau dabūju kaut kādas sūdzes sejā. Kaut kāds zivs. Jā, bija kaut kas tāds. Tur, tā kā. Mums bija arotnieka tēma. Atceries? Es biju mehāniķis. Jā, bet, Dievs iekliedz, bet kas tā bija tā? Kas tā bija klasi? 10. tu ķipa, ka videnē iestājies. Nē, bet kas bija tie, kas mums vadīja? Tas bija tā, kas tur bija? Sieriņš bija tajā klasē? Nē, Pīlēns. Pīlēns Šteņa māsa. Višķiem. Jā, tā kā, jā, un liekas, kas pierakstīts, kad redzēja Islandē vulkāns izvirds. Vulkāns Bubah. Jā. Bubah. Tā kā, jā, diezgan iespaidīgs skats bija. Tur bija ieliks, ka tur debesis sarkanas un... Kaut kāds lidmašīnas arī apstājās? Nu, gan jau. Tur jau parasti, bet Islandē jau bieži viņi ir tie vulkāni, bet tur normāli laicīgi paspēja evakuētos. Tā, ka tu jau tagad jau redz, ka viņš plānojas tas vulkāns, ka viņam ka vēderīši bušķēs viņam drīz, tad viņš ir saka, labi pamūk. Un tur kaut kāda sieviete arī tur dzīvo, un tur Twitterī liek kaut ko, un tad viņi ieliek, viņa prosa skats no mājas loka, tā ka tur redz pēc, ka tur deg kaut kas fonā. Viņa, čils. Tas mums tā pieraduši vienkārši. Jā, mums tas tā pieņemts bez mazajiem. Drūmi. Tā kā tā, kaut kā tā. Jā, tad sviedīs arī. Sviedīs vienā. Tā visiem mēs varam novēlēt priecīgas Ziemassvētkus. Pa laimīgi jauno gadu mums vēl jāskatās. Bet paspēs. Zin kā, kas tā laimīgi arī. Jā, kas tā laimīgi, bet ja mēs paspējam, tad mēs ieliksim vēl vienu. Vēl vienu ieliksim. Un jā, kopumā, lai jums visiem ir vakars garantēts uz tādiem 100%. Lai visiem vakars garantēts. Es biju kaut kā tur gaišs un sirsnīgs. Tas labākais, man liekas, ir. Un lai jums visiem jaunajā gadā ir... Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijusi. Ļoti daudz naudas. Tie ir tie novēlējumi no mūsu puses. Vēl vien. Kā tu gribi? Kaut kā foršo. Tā. Es nezinu, man liekas, visi esam jau uzspiedi šajā sērijā. Jā? Jā, man liekas, ka jā. Bet tas ir vislabākais. Tusiem parasti iznāk visu šādu variantu. Tas ir, lai jaunā gada tusī šitāds pats labākais. Šitos vēl mazliet. Bet tas ir šausmas. Šausmas un vēl pēc tam sieviešu cilvēks. Šis bija. Tā kā jā. Lai labs, labs Ziemassvētku un lai laimīgs jaunais gads, ja mēs vēl netiekās līdz tam. Tā kā jā. Čau. Davai, čau, Ričard. Jā, čau.